kas te pa skaistiem pumpuriem. Pavasarī mežs priecē ar dažādām veltēm. Tur var atrast pat konfektes. Kas pa skaistiem pumpuriem, bet šitas ir pa vēlu. Viss šitas ir pa vēlu. Viņš ir jāvāc šitādā te kondīcijā. Tā kā viņš sāk taisīties uz plaukšanu, tas jau ir sācis plaukt. Negrib pagaršot? Jā, gribu. Nu, kā ir? Labi, šis man atgādina, ir tādas arī stiklenes, konfektes. Taču ne visus pumpurus drīkst lasīt. Ir jāievēro pāris būtiskas nianses. Nekādā gadījumā nedrīkst ņemt šitos. Ja tu paņem galotnes pumpurus, tad principā nākošajā gadā sāks augt vairāki zāri, un tad veidojas kroplis koks. Kaspars arī uzsver, ka priežu konfektes vislabāk meklēt audzēs, kur koki jau ir ap 2–3 metriem. Un lasot pumpurus no sānu zariem, nevajag nolasīt visus. Viens paņēmiens, kā viņus saglabāt un uzglabāt, ir izkaltēt ne vairāk kā 40–45 grādu temperatūrā. Un glabā, un tad viņus var ziemā tā kā semuškas uzgraust. Un tad tas nāk kaut kādus pēdējos 10–12 gadus modē, ka liek sālsūdenī. Un tiem, kas noskatījās līdz galam, ir paveicies, jo Kaspars mums atklāja savu mīļāko recepti. Ļoti garšīgi ir, ja cep puķkāpostus. Un nevis puķkāpostus tā, bet sagriež šķēlēs. Sviestā, brīvmaizē un pārkais ar šitiem te, tā kā pipariem, apmēram tāpat ar tiem priežu pumpuriem. Kapitāli.